Labdien, lauksaimnieki! Labdien, zemnieku saimas biedri! Kā solīts, mēs arī turpinām pirms Eiroparlamenta vēlēšanām iztaujāt un aprunāties ar visu sarakstu līderiem, pirmajiem, otrajiem numuriem. Un šodien, tagad mums ir saruna ar progresīvo sarakstu, pirmo numuru Helīnu Pinto. Labdien, Pinto kundze! Labdien, labdien visiem! Vispirms es teikšu patiesu un lielu paldies, ka jūs ieradāties, atnācāt, jo nav jābūt politologam vai garšreģim, lai saprastu, ka mums nevienmēr pozīcijas varētu sakrist dažādos jautājumus, bet par to tiešām liels paldies. Varbūt atradīsim arī kaut ko kopīgu. Tas būtu vislabākais, man liekas, sausais atlikums arī no šādas sarunas. Bet tas, ar ko mēs parasti ierakstus sākam, ņemot vērā, ka mūsu biedri ir lauksaimnieki, kuri ar zemi kopj lopus, sējumus un visu pārējo, ko lauksaimnieki dara, mēs nelolojam cerības, ka viņi tik tiešām izlasīs visus garās partiju programmas vai arī noskatīsies visas televīzijas debatas. Tāpēc varbūt var jums lūgt tiešām īsi minūti, divas ārpus lauksaimniecības noprezentēt, kas ir jūsu partijas programma un ko jūs vēlaties panākt Eiropas parlamentā. Tad kopumā mūsu piedāvājums Eiropā ir balstīts uz divām lielajām pamatvērtībām, un tās ir pasargāti Latvijā un piederīgi Eiropā. Runājot par to piederību Eiropai, mēs redzam to, ka 20 gadus pēc pievienošanās Eiropas Savienībai mēs ar vienu vēl Latvijā neesam spējuši pienācīgi tvert Eiropas dotās iespējas. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai nākamajā politikas periodā Latvija tiktu pārstāvēta ļoti aktīvi un lietpratīgi, sākot gan sarunas par Eiropas Savienības daudzgadu finanšu ietvaru, gan arī par jaunajiem fondiem un lauksaimniecības politiku. Tātad mēs būsim pārstāvēti Eiropas zaļajā grupā, kas ir arī neatņemama vienmēr šo sarunu sastāvdaļu. Runājot par otru pamatvērtību, par to, lai mēs būtu pasargāti, tātad pirma drošība, tas ir pamats visam. Un tāpēc mums ir ļoti stingra nostāja par to, ka Eiropas Savienībai jābūt ir arī rīcības spējīgai aizsardzības politikas jomā, un Latvijai ir sava nozīmīga loma šajā un iespējas arī mūsu uzņēmējiem. Mēs esam par stingru nelokām atbalstu Ukrainai, bet drošība mūsu ieskatā nebeidzas tikai pie militāriem jautājumiem vien. Tātad drošība, tas nozīmē arī cilvēka drošību, un tas nozīmē būt pasargātiem arī no nabadzības vai no slimības. Tātad Eiropai ir jābūt daudz ambiciozākai arī sociālajā un veselības aprūpes jomā, kas līdz šim nav bijis pietiekami izmantots. Bet drošība, būt pasargātam, tas nozīmē arī labvēlīga dzīves vide, kas ir brīva no piesārņojuma. Un arī šeit mums ir spēcīgs zaļās politikas pīlārs, kas ietver arī dabas daudzveidības aizsargāšanu. Skaidrs gan, ka, lai visu šo nodrošinātu, ir jāstiprina arī mūsu konkurētspēja, un tas prasa milzīgus ieguldījumus, kas līdz šim vēl nav veikti tieši šīs zaļās pārējas un digitālās pārējas īstenošanā. Un mēs gribētu arī saprast progresīvo kā saraksta un arī jūsu personīgi skatījumu uz lauksaimniecību Eiropas līmenī, bet tos ir arī Latvijā, reģiona attīstību un zaļo kursu. Un mēs arī esam izdarījuši mājas darbu, analizējot arī progresīvo paplašināto programmu. Jāsaka, jums bija patīkami arī tas, ka bija audio versija. Bet viena tāda interesanta lieta, ko es vienkārši gribētu precizēt. Lasot programmu, bija teikums vienā vietā, ka Eiropas Savienībai jāfinansē darbinieku pārkvalifikācija no izsīkstošām un uz perspektīvām nozarēm. Tur nebija teikts, ka tā ir lauksaimniecība, un visticamāk, ka tā arī tas nav domāts, bet visi nākošie punkti attiecīgi bija par lauksaimniecību. Vai jūs vienkārši varat paskaidrot, kas jūsuprāt ir šīs te izsīkstošās nozares un neperspektīvās? Vispirms varbūt runājot tieši par laukiem. Mums ir skaidra vīzija par to, ka lauki ir neatņemama mūsu dzīves kvalitātes sastādēļ. Laukiem ir milzīga nozīme arī mūsu pārtikas drošībai un lauksaimnieki, bet tā skaitā arī, piemēram, jūrsaimnieki un arī mūsu enerģētikas spēlētāji ir fundamentāls pīlārs
tam, lai mēs varētu tiešām būt pasargāti Latvijā. Līdz ar to mums ir arī skaidrs redzējums par to, kā šo nozari mēs vēlētos redzēt attīstāmies. Atgriežoties pie jautājuma par nozarēm, šeit, protams, ir jāņem vērā tas, ka notiek arī digitalizācija, kas daļu no profesijām līdz ar automatizācijas procesiem padarīs mazāk nozīmīgas. Tie paši, kasieri lielveikalos, liekas, tur būtu jāiegulda daudz vairāk mums pūļu, lai mēs sagatavotu šos cilvēkus darbam, piemēram, piemēram, tā pati precīzijas lauksaimniecība, ja, vai arī nozares, kas ir saistītas arī ar to pašu informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Jo tieši no šīs zaļajām prasmēm, kā saimniekot videi draudzīgi, un no prasmēm, kas ir digitālās prasmes, būs ļoti atkarīgi cilvēku spēja nopelnīt. Respektīvi, es pareizi sapratu, tad šeit jūs tik tiešām nedomājat nodalītās nosacīti populārās jaunās profesijas no kaut kādām arhaiskākām un varbūt netik, ja var teikt, seksīgām profesijām. Jūs vairāk skatāties tām, kuras potenciāli varētu aizstāt pilnībā vai daļēji automatizāciju un robotizāciju un vispārējais, un tad attiecīgi pārkvalificēt cilvēkus, kas ir kārt būtu nepieciešami šajās nozarēs. Cits jautājums. Arī no partijas programmas saistībā ar lauksaimniecību daba mums dod ēdienu, es citēju šobrīd gaisu ūdeni, tomēr tā ir apdraudēta bišu izmiršana, piemēram, apdraud pārtikas ražošana. Dabas aizsardzība nevar būt tikai individuāls uzdevums, par to jārūpēs Eiropas un nacionālajām institūcijām, strādāsim pie tā, lai novērstu iecirdību pret zvēriem un maidzīvniekiem. Ir piemēri arī meža nozarē, bet saistībā ar lauksaimniecību, divi tādas spilgtas piemēri. No vienas puses tiek runāts par lopkopības radītajām emisijām, un līdz ar to lopkopība būtu jāmazina, bet no otras puses par bioloģiskās lauksaimniecības palielināšanu. Un bioloģiskajā lauksaimniecībā galvenais mēslojuma avots, un augsne ir jāmēslo, ir kūtsmēsli. Tātad viens presets, tātad bioloģiskā daudzveidība un daba, kas būtu vai vide, bioloģiskā lauksaimniecība un klimats, lopkopība, vai arī no otras puses mēs... Vai no otras puses mums ir zaļā kursa mērķis mazināt auga aizsardzības līdzekļus, un tad pat laikā klimata mērķis mums ir mazināt emisijas. Augsnes apstrāde. Līdz ar to augsnes apstrāde. Augsnes apstrāde ir viens no veidiem, kā mēs varam mazināt auga aizsardzības līdzekļu lietošanu. Tur ir pilnīgi lauksaimnieks nesaprot, tad viņam iet pa labi vai pa kreisi. Respektīvi, ja mēs ārām, tad mums mazāk ir visādas slimības un nezels un viss kaut kas, bet tas nav labi klimatam. Savukārt, jo mēs mazāk apstrādājam augsni, varbūt sējam tiešajā sējā, mums ir mazāks klimata emisijas, bet vairāk nepieciešamība ar ķīmiskiem līdzekļiem ierobežo šīs gan nezāles, gan slimības. Kā jūs skatāties, kā jūs piedāvātu nākošajā sasaukumā šīs lietas vest vienā ja mēs sākām jau šo sarunu ar to, ka būtu labi atrast punktus, kuros mēs esam viensprāts. Manuprāt, šis ir viens no tiem punktiem, kur mēs esam viensprāts, kas tas, kā mēs saimniekojam, kā mēs arī dzīvojam mūsu zemē, tas nav kaut kas viens un monolīts. Arī tas pats zaļais kurs bieži vien tiek lietots kā tāds visaptverošs, tāds bubulis, bet patiesībā tajā tiešām saduras ļoti daudz un dažādas intereses. Viena ir, šī rūpnieciskā un produktivitātes interese, kura īstermiņā, ja tikai koncentrējas uz to, tā, protams, noplicinās zemi, tā var arī mūs iznīcināt tos pašus aputeksnētājus, lietojot pārmērīgi dažādus sintētiskos mēslojumus un glifosātu un citus, bet veidojot saprātīgi, tādu atbildīgu lauku politiku, ir jālīdzsvaro tātad gan klimata apsvērumi, gan dabas daudzveidības aizsardzības apsvērumi, gan arī šie ekonomiskie produktivitātes un rūpnieciskie apsvērumi. Turklāt vēl var parādīties arī vides apsvērumi, kas ir saistīti gan ar to, kā mēs tiekam galā ar atkritumiem, gan arī ar to, kādas mēs lietojam dažādus papildu līdzekļus. Tātad šie ir sarežģītas izvēles, kurās ļoti svarīgi ir sēdēt pie galda ar visām iesaistītajām pusēm. Un, manuprāt, arī Satversmes tiesas pēdējās mēneša spriedums, piemēram, par mežu apsaimniekošanu, arī skaidri norādīja, ka ir jālīdzsvaro gan sociālās, gan vidas un dabas intereses, gan arī ekonomiskās intereses. Tas ir kā pamatpunkts. Tālāk, protams, mēs varam, ja jūs vēlaties, mēs varam ieiet katrā no tiem jautājumiem specifiski
specifiski un jūs varēsiet saņemt mūsu kā progresīvo redzējumu. Tas, ko jūs varat vienmēr no mums sagaidīt, viens ir, ka mēs iestāsimies par mazajiem, vidējiem un bioloģiskajiem lauksaimniekiem un runājot arī par šo piemēram par lopkopību. Es arī nesen viesojos vienā no lielākajām bioloģiskajām saimniecībām Latvijā, Kurzemes pusē, kur bija ļoti skaidri redzams tas, ka ja tiek saimniekots tādā integrētā pārskatāmā veidā, ka tad arī ar lopkopību tā var nebūt intensīva lopkopība, bet tā var būt vērtīgs pienesums tieši šai bioloģiskajai saimniekošanai. Tāpēc neviena nozara nav izsvītrojama tikai tāpēc, ka ir kāds aizspriedums par, govju purkšķiem, ja? Bet tur ir tiešām jāskatās par to saimniekošanas veidu kopumā. Tad, ja jums ir arī kādi specifiskāki jautājumi, tad mēs varam tad radās uzreiz jautājumi. Es varbūt, ja tu mēr atļaus pirmais jautājums, jo man tas ir arī nedaudz personīgs, jūs arī tos ar sociālajos tīklos esat uzsvērusi to, ko jau tikko uzsvērāt, ka iestāsieties par maziem un vidējiem lauksaimniekiem. Un bioloģiskajiem, protams. Un papildus nereti jūs arī pieminat terminu agroindustrija. Man ir pavisam vienkārši jautājums, un es to uzsveru personīgi, tāpēc, ka arī man ir, manuprāt, neliela saimniecība. Tie ir 230 hektāri, kas it kā varētu šķist daudz, bet no otras puses tas ir reāli. Tas ienākums peļņas marža ir tāda, lai viens cilvēks sev nodrošinātu iztiku. Līdz ar to ir jautājums, kas jūsu izpratnē ir mazs un vidējs lauksaimnieks? Kas ir agroindustrija? Un agroindustrija. Šeit, teiksim, ļoti labi vispār diskusija. Man liekas, pašiem arī jūsu nozares cilvēkiem arī nav skaidrs definīcijas, jo arī Eiropas Savienības līmenī ir arī šis nošķirums tiek lietots, bet bieži vien, piemēram, tas, kas ir Eiropas līmenī mazs, tas patiesībā Latvijas līmenī jau ir tāds riktīgs lielsaimnieks. Līdz ar to arī Latvijā šeit uz vietas mums ir svarīgi nodefinēt, kas tieši ir šie mazie vidējie saimnieki. Tas manā ikdienas lietojumā, ko tas nozīmē. Tātad šīs ir saimniecības, kuras, piemēram, ģimenes saimniecības vai arī neliela apmēra saimniecības, līdz 70,000 apgrozījums. Tās būtu mazās un vidējās, vai tās būtu mazās 70,000 apgrozījums? Kā piemēram jūs skatījumās būtu, man tiešām nav pat ideja, jo vienā sadalījumā līdz 70,000 ir mazās, citā tās jau ir lielās. Tur jau tā lieta, ka šī definīcija ir, man liekas, ir par to jāvienojas. Tāpēc mēs gribam redzēt jūsu viedokli, kā jums tas šķiet, jo katrs jau šis nošķīrums patiesībā balstīts uz mūsu redzējumu par to, kādiem vajadzētu būt Latvijas laukiem. Mēs vēlamies redzēt laukus, kuros dzīvo cilvēki, kuros ir veselīga un labvēlīga vide ģimenēm, kuri arī turpat uz vietas var rast nodarbinātību, kur ir saglabāta mums Latvijai tipiskā skaistā ainava un šeit nonākšu arī pie šīs agroindustrijas, kur ir šī liela apmēra industriālā saimniekošana, kurā patiesībā cilvēkus nereti no viņu mītnes vietām izstumj. Man pašai piederēja arī Zemgalē neliela mājvieta, kurai vienkārši vienu dienu atbrauc un pāri ar klātu piebraucamo ceļu, tāpēc, ka tas esot traucējoši šitam lielajam graudu saimniekam, kurš patiesībā nodarbina varbūt 2 cilvēkus tikai tur uz vietas, un tajā pašā laikā pāri ar to piebraucamo ceļu, kur varētu dzīvot ģimenes. Un, arī, piemēram, man mamma bites kopja. Mēs vēlējāmies tur veidot nelielu dravu, bet tas gluži vienkārši nav iespējams, tāpēc, ka tur blakus tiek biezā kārtā nopūsts viss, līdz ar to šī biškopība vairs nav iespējama. Tāpēc šis nošķīrums ir balstīts tiešām tajā redzējumā pirmkārt par to, kādus mēs vēlamies redzēt Latvijas laukus, un otrkārt tas ir arī par finansējumu sadali, jo mēs redzam to, ka Eiropas kopējais lauksaimniecības finansējums šobrīd ir sadalīts netaisnīgi. Protams, tas sadalīts arī netaisnīgi salīdzinot ar to, cik saņem, piemēram, Francijas lauksaimnieki un Latvijas lauksaimnieki. Un šis, es domāju, ir arī mums kopīgs punkts par to, ka mēs jaunajā Eiropas parlamenta sasaukumā nerimstoši un nepiekāpīgi iestāsimies par to, ka tas nav pieļaujams. Šāda netaisnība nav pieļaujama.
Otrakārt, otra netaisnība, kas jau, un kur varbūt mums atšķirsies viedokļi savukārt, ir par to, kā tas tiek sadalīts tālāk. Eiropā kopumā 20% lielu saimnieku izmanto 80% Eiropas kopējās lauksaimniecības finansējumu. Latvijā šī šķēra ir vēl lielāka, tad 10% paņem 90% šo atbalstu finansējumu. Un vienlaikus mēs arī dzirdam tās pārmetums, ka, piemēram, bioloģiskie produkcija, tā vietējā produkcija, kas ir vidē draudzīgā veidā radīta, ka viņa nav cenu ziņā konkurētspējīga. Tad lūdzu, šeit mēs redzam to, ka ir jāizlīdzina šie konkurences apstākļi, ir jāsniedz vismaz vienlīdzīgs atbalsts arī šiem bioloģiskajiem saimniecībām, lai mēs padarītu arī šo veselīgo un vietējo pārtiku arī pieejamāku mūsu patērētājiem. Tāpat arī caur publiskajiem iepirkumiem, arī skolās, piemēram, būtu daudz vairāk arī jābūt šie bioloģiskajai pārtikai, kas ir mūsu bērnu veselības pamats. Bioloģiski taču vienmēr nav mazs. Nav, jā, es piekrītu, tāpēc es saku mazie, vidēji un bioloģiskie. Labi, un es ļoti sapņoju redzēt lielas bioloģiskās saimniecības. Mēs varam aizvest. Es esmu arī jau bijusi, arī tā, kā jau es minēju, piemēram, jūs teicāt 230 hektāri, tad tā saimniecība, kuras arī biju, tad tur ir 700 hektāri, un kas ir, manuprāt, un tā nesot lielākā. Jā. Nē, nebūt nē. Bet nedaudz vēl pieķeroties pie 20-80 attiecības. Vienkārši, lai vizualizētu arī varbūt uzdot jums jautājumu, vai arī tie Eiropas mērķi vienmēr samērojami ar Latvijas mērķiem, jo mēs 20-80 attiecībai gana daudz arī šeit ministrijā gājām cauri, tas bija gadus 3-4 atpakaļ. Un principā saimniecība ar 40 hektāriem un 20 slaucamajām govīm, piemēram, kas nav pietiekami, lai pat vidējo algu izmaksātu sev. Tā jau skaitās lielā saimniecība šajos 20%. Vai tiešām tas 20-80 ir tā optimālākā robežšķirtne, vai tomēr ir arī citi parametri, pēc kā šķirt šo te lielu? Nē, es pat neuzskatu, ka tas 28 ir kaut kas optimāls. Mēs neuzskatām to, ka tā būtu jāsaglabāj šī proporcija. Ne, bet jūs saprotiet, ka tajos 20%... Latvijas gadījumā ieskaitās saimniecība ar 40 hektāriem un 20 goviem, kura nespēja sevi pabarot. Un jūs sakiet, ka pat viņa ir jāmazina, jo viņa ir par lielu. Es nesaku, ka tā ir jāmazina. Nevajag likt man vārdus mutē, bet šeit atgriezīsimies pie tā punkta, ka mums ir skaidri jādefinē. Tad tādā gadījumā mēs paši neesam kārtējo reizi izdalījuši šo mājas darbu, kur mēs skaidri nodefinējam. Vai, piemēram, šīs lauku saimniecības lielums saucamais, vai tas tiek vērtēts pēc apsaimniekotās teritorijas, vai pēc apgrozījuma, vai pēc ienākuma līmeņa. Mēs esam to izdarījuši. Tas, par ko jūs runājat, ir par saņemto subsīdiju naudu. Un subsīdijas Eiropā saņem par platību. Un atsevišķas arī ne tikai, jā. Un atsevišķas arī par dzīvi. Mums ir arī 15% saistītais atbalsts. Jā. Bet principā par platību. Un arī šīs te visas vīdes nosacījumi mums ir jāievēro uz platību. Mums ir viss tas, un tāpēc arī vienāds maksājums, viņš ir vienāds gan lieliem, gan maziem par konkrētu platību. Šeit ir arī tās, manuprāt, vieta tam, kāpēc mēs, kā zaļie, arī pilnībā neatbalstam esošo lauksaimniecības politiku. Un mūsu baža ir tā, ka ne tikai vides un dabas apsvērumi, bet tas, ka lauksaimnieki patiesībā nesaņem cieņpilnu atalgojumu par savu darbu. Un tā ir, manuprāt, tā lielākā problēma, kāpēc lauksaimnieki dodas arī protestēt gan Rīgā, gan citviet. Tas ir tieši šī nespēja nodrošināt savas pamatvajadzības. Un te es atgriezīšos... Iespēja, kā to var mainīt? Jā, noteikti. Un vai ar subsīdijām? To mēs esam arī apsprieduši ar Eiropas zaļās partijas kolēģiem, ka tātad cieņpilns atalgojums par savu saražoto produkciju, tas ir pamats. Viena lieta, ko tur noteikti varētu mainīt, un šeit atgriežos pie tā punkta par agroindustriju, ja? Tas ir ne tikai par pašiem lauksaimniekiem, bet arī par uzpircējiem, kur mēs redzam, ka izšļūcot arī uz šo te kara radīto nedrošību, lielie pārtiks uzpircēji lielā mērā ir iegūši augstāku pat peļņu nekā pirms tam. Un tas ir vienlaikus, kamēr pašiem lauksaimniekiem tiek maksāt, piemēram, iepirkuma cena, kas ir zemāka par pašizmaksu. Pinto kundze, viens vēl jautājums saistībā ar dabas atjaunošanas regulu. Es uzdošu tādu nedaudz
provokatīvu jautājumu, un pēc tam es paskaidrošu, kādēļ. Un tas ir, starp citu, arī jūsu programmā, ka līdz 2030. gadam jāaizsargā vismaz 30% no jūras un sauszemes teritorijām, un 10% no tām jābūt stingri aizsargātām. Nu, mēs zinām, tas ir dabas atjaunošanas plāns, likums, saucam kā gribam. Un tad viens jautājums, ko Diemžēl mēs arī... apturēt šobrīd. Bloķējošais mazākums, manuprāt. Bet tas jautājums ir provokatīvais. Vai jūs varat mums paskaidrot, jo mēs nezinām, kas ir dabisks hidroloģiskais režīms zemēs un kas ir dabiskās ekosistēmas. Un es uzreiz arī tad paskaidroju, kāpēc tāds jautājums, jo šobrīd vēl nav ieviešanas akti, kas paskaidrot šos divus terminus, piemēram. Un mums bija līdzīgs precedents saistībā ar lauksaimniecības politikas strateģisko plānu regulu, kur bija punkts, ka jāaizsargā kūdras augsnes un mitrainas. Kam mums nebija iebildumi? Jāaizsargā. Tikai pēc tam, kad regula jau ir apstiprināta un ir ieviešanas akti, ieviešanas aktā rakstīts, ka šajās platībās nedrīkst izveidot, rekonstruēt vai renovēt meliorācijas sistēmas, kas nozīmē, lauks tad ir aplūdis, ja mēs nevaram sabojāt sistēmu, renovēt vai salabot. Ceļš var būt aplūdis, nedod Dievs ciemats. Un, respektīvi, politiķi šajā brīdī ir atbalstījuši kaut ko, nezinot, ko tas nozīmē. Un līdz ar to arī jautājums jums, jūs esat, ne tikai jūs personīgi, arī progresīvie kopumā atbalstījuši šo te regulu, bet nezinot līdz galam, kas ir tas, ko jūs atbalstat, varbūt varat par šo nedaudz. Mēs atgriežamies šeit pie tā, ko es teicu pašā sarunas sākumā, ka mums ir jābūt aktīviem un lietpratīgiem, kad strādājam Eiropas likumdošanas līmenī. Tas nenozīmē, ka mēs tagad sēžam, sagaidām kaut ko, kas nāk no Briseles un tad brīnamies. Tas jau vien norāda uz to, ka līdz šim tā pārstāvība nav bijusi lietpratīga. Teiksim, es esmu strādājusi vairāk nekā 10 gadus, vairāk varbūt vēl kā 15, arī Eiropas Savienības iestādēs. Es vēroju to, kā Latvijas pārstāvi strādā. Ne visi, bet liela daļa atnāk uz sapulci, nosēžās nolas no savas lapas un dodas mājās. Bet darbs, piemēram, Eiropas parlamentā, kā es paredzu strādāt, tur tas nozīmē jau vēl pirms Eiropas komisija ir sākusi izstrādāt savas iniciatīvas, jau konsultēties ar nozares spēlētājiem Latvijā, lai šīs pozīcijas, ko mēs ieņemtu, būtu tiešām balstītas reālā izpratnē un vajadzībās, un aktīvi iestāties par to, lai šis arī tiktu ņemts vērā. Tas nenozīmē, ka vienmēr tās manas pozīcijas būs tādas kā jūsējās, bet tas nozīmē to, ka es vienmēr šajās pozīcijās ieklausīšos un līdzsvaroši tās ir citu nozaru spēlētāju interesēm. Šeit ir labs punkts, pie kā mēs jūs pieķersim. Jā. Tad mēs varam rēķināties, ka ievēlēšanas gadījumā, un reitingu to rāda, ka progresīvajiem arī vismaz viens mandāts būs, ka komunikācija notiks. Pat ja mēs, un tas ir viens starp citu arī no lauksaimnieku iesūtītajiem jautājumiem, pat ja mums vienmēr domas nesapasēs, vai mēs varēsim vismaz uz ieklausīšanos būt droši, ka mūsos ieklausīsies. Es domāju, tie, kas mani pazīst, un varbūt jūs jau tagad gūstat iespēju, ka man patīk patiesībā pastrīdēties. Parunāties un pastrīdēties. Un tas, manuprāt, ir arī politiķa misija, politiķa uzdevums izsvērt dažādās intereses. Un tieši tā, tas, ko jūs vienmēr varat rēķināties, ir dialogs, bet tas, ar ko jūs vienmēr arī būs jāzina, to, ka jūs nebūsiet vienīgais sarunu partners. Un šeit atgriežoties pie dabas aizsardzības likuma, tiksim, mums kā progresīviem, tas ir tiešām fundamentāli nozīmīgs punkts, ka mums ir jāsargā savas dabas vērtības, un ne tikai utilitāra apsvērumu dēļ, bet arī dēļ tās līdzsvarojošās lomas, ko tas dod vispār kopējā pasaules ekosistēmā, dēļ arī tās sociālās un teiksim, vērtības, ko tas dod maniem bērniem. Ko jūs izpratnē nozīmē tā dabas sargāšana? Tas ir tas, ko es man liekas līdz galam, un arī mēs neviens neizprotam. Mēs jau katru dienu sargājam dabu. Mēs, nodarbojoties ar lauksaimniecību, rūpējamies par to, lai šī daba tur būtu. Jo ja mēs vai mežsaimnieki tur neesam, tad zeme pārparvojās, aizaug ar krūmiem, tur nav priedes un skaisti virši, kur var iet pēc tam sēņot, vai ne? Vai nav cīruļiem, diez vai, ja tikai tā būs. Jums, es domāju, patīk arī cīruļi, un cīruļiem savukārt ir vajadzīgi šīs nogadītās pļāvas vai kviešu lauki. Tad kā jūsu izpratnē mēs to dabu sargāsim? Tā, ka tur būs tikai kritalas, vai tā, ka tur mēs varam arī pārtiku ražot un dzīvot? Nē, protams. Man liekas, ka tas ir tāds arī
pārpratums par to, ka, ja tu aizstāvi dabas daudzveidību, tad tu vēlies, lai visa Latvija ir kā tā, kritali. Ja? Jo, kā jau es minēju, visam jābūt līdzsvarā. Un tas pats cīrulis var arī dziedāt virs tās pļavas, kurā arī šis bioloģiskais lauksaimnieks saimnieko, negāžot agroķīmiju tādos apmēros, ka pēc tam arī, tuvākajām ģimenēm nevar būt pēcnācēju. Bet šeit tiešām mums, kā dabas daudzveidība, tas nozīmē arī, ka šī trešā daļa ir tuva šiem dabiskajiem apstākļiem. Es neesmu biologs, diemžēl es gribēju gan studēt bioloģiju, bet izvēlējos jurisprudenci. Šobrīd dažkārt nožēloju to. Labprātāk būtu varbūt tajā jomā. Bet kur var arī būt ne tikai taisnās rindās skaisti sastādītas priežu audzes, bet kur ir arī vieta mazajām sūniņām un tiem pašiem kukainīšiem, kuriem mēs liela daļa pat nezinām nosaukumu, bet kas ir daļa arī no normālas pārtikas ķēdes, pēc tam putniem, kurā kalbu ir noderīgi arī lauksaimniekiem, jo viņi izķer kaitēkļus. Tāpat tas tiešām nozīmē arī aizsargāt mūsu aputeksnētājus, kas prasa to, lai būtu arī zināma daļa pļavu, kas ir šīs dabiskās pļavas. Tur tālāk par detaļām tiešām varam runāt arī ar ekspertiem, bet kā princips ar to ir jārēķinās, un ka mēs kā zaļā partija, mēs esam arī šajā politiskajā ekosistēmā kā līdzsvera elements. Man liekas, tas ir gluži normāli. Ja? Tāpat kā dabā būs gan tas, kurš, roku un cērt, būs arī tas, kurš sargā tur to kukainīti. Tāpat arī politikā būs tie, kas iestājās pirmkārt par maksimāli augstu produktivitāti pēc iespējas īsākajā laikā, un būs tie, kas iestāsies arī par dabas un vidas aizsardzību un domās par nākamajām paudzēm. Un šis dabiskais rezultāts ir līdzsvars ar šīm pozīcijām. Bet man vēl jautājums par šo bišķi vēl paturpinot. Lūgums, jā, bet īsi mums laiks skrien uz beigām. Es vairāk tad, kad skatos un klausos, man tomēr šķiet, ka jums galvā ir tāda vidus Eiropas bilde. Man līdz galam nepārliecināja tas, ka jūs tiešām pārziniet Latvijas situāciju un ka jums vienmēr ir tā Latvijas bilde galvā, jo vienalga pieminot to, kā bija agroindustrija un kaut ko tam līdzīgu, jā, vietām Eiropā viņa ir, bet es teikšu kopumā maz, viņa noteikti ir Amerikas kontinentā. Un runājot par Latviju, tikko izbrauc ārā no Latvijas, aizdodies Eiropas virzienā vai aizdodies vēl tālāk no Eiropas, tu saproti, ka mums te ir viss zaļš. Mēs te esam tik tālu no tās agroindustrijas, kas zem šī te vārda klasiski droši vien universitāšu programmās slēpjas. Nav jārunā par mega oligopoliem visas Eiropas mērogā, bet arī tepat mēs redzam to, ka, piemēram, bioloģisko meleņu ražotājiem, lai viņi varētu pārdot savas ogas tam pašam Rimi lielveikalu tīklam, tiek uzlikta virkne nosacījumu, kas ir faktiski gandrīz vai neizpildāmi, ņemot vērā tā, saimniecības prasības vispār saimniekot, nevis sasaldēt noteiktā temperatūrā, noteiktā diennakts laikā aizvest pašiem sakrāmēt tur lielveikalu plauktos, un pēc tam vēl redzēt, ka ir uzlikts uzcenojums, kas ir 3 reizes pārsniedz vispār to iepirkšanas cenu, kas padara to preci tālāk pircējiem nepavelkamu, nenopērkamu, izņemot varbūt turīgākajiem. Līdz ar to šie attiecību modeļi pastāv visur, un mērogs Latvijā ir cits, bet principi jau ir tie paši, un teiksim, šeit arī man liekas svarīgi kopumā dzīvē iestāties par kā cilvēkam. Ja? Man ir svarīgi iestāties par tiem, kuri ir mazāki un kuriem varētu būt daudz lielākas iespējas nodrošināt gan sevi, gan sev apkārtējos tad, ja šīs starta pozīcijas būtu daudz līdzvērtīgākas. Un tas ir tas vadmotīvs, un ar ko jums jārēķinās strādājot ar mani kā ar cilvēku un kā politiķi. Skaidrs, ka Latvijā, kā jau mēs minējām, daudzi tā saucamie lielie, pat ir nesalīdzināmie arī mazāki. Un šī ir tā specifika, ar ko mēs arī gatavi esam iet arī Eiropas sarunās. Piemēram, arī viens no
apsvērumiem, kas mums ir nozīmīgs, piemēram, ir veidot īpašu atbalstu programmu Eiropas pierobežas reģioniem. Un ne tikai pierobežai, bet arī piekrastei. Es pati tagad ģimenes mājas veidoju tur Engurs apkaimē, un es redzu to, ka, piemēram, arī šīs tradicionālās dzīves formas, kas ir pastāvējušas zvejniecībai, šī piekrastes zvejniecība pamazām iznīkst, tāpēc, ka jūra mums ir tādā stāvoklī, kāda tā ir. Un iestājoties arī piemēram, par šī bioekonomikas un atjaunojošās gan jūrkopības prioritizēšanu, es redzu, ka es iestājos arī par šo kopienu tiesībām pastāvēt un kopt savu tradicionālo dzīvesveidu. Bet tā ir specifika, kas līdz šim maz ir nesta Eiropas mērogā, runājot par to, kā mēs saimniekojam, piemēram, jūrās. Nedaudz atkāpjoties no jūras specifikas, es īstenībā, ja jūs piekritīsiet vienam labojumam jūsu teiktajā, es domāju, mēs esam tad vēl vienu saskarsmes punktu atraduši, jo ne tikai bioloģiskajām melenēm ir grūti vai upenēm iekļūt tirdzniecības ķēdēs un pakļauties visiem standartiem. Latvijā mums ir īpaši dārzkopības un augļukopības sektors ir tik maz, ka tur ir pilnīgi visiem ārkārtīgi grūti iekļūt. Un ja mēs varētu, tas gan ir vairāk nacionāla līmeņa jautājums, bet vairāk strādāt pie tā, ka vietējais, kas arī ir īstās pārtikas ķēdes un vispārējais, ja mēs varētu kopīgi strādāt pie tā, lai kopumā vietējais produkts ir vairāk lielveikalos, tad tas būtu jau liels iegūms. Bet virzoties pie noslēguma sadaļas, kas ir lauksaimnieku biedru iesūtītie jautājumi, un tie ir daudz, mēs visus pilnīgi noteikti nepaspēsim paņemt, jo mēs laiku esam iekavējuši, bet es gribētu divus jautājumus, uz kuriem, manuprāt, būtu vērtīgi atbildēt. Un viens ir no lopkopības saimniecības 300 laucamās govis. Vai jūs atbalstītu lopkopības paplašināšanu Latvijā? Tas gluži nav Eiropas līmeņa jautājums, bet tomēr mums lopkopība ir, lopu blīvums uz hektāru ir zemākais visā Eiropā. Un pat tādā līmenī, ka mums vienkārši kūtsmēslu nav. Ja mēs paņemtu visu kūtsmēslu, mēs varētu nomēslot vien 20% platības. Bet tajā pat laikā, zinot, jums ideoloģiski līdzīgas partijas, viņas nereti iestājas arī pret lopkopību. Kāds ir jūsu skatījums uz lopkopību Latvijā? Pirmkārt, tā principiāli iebilst pret lopkopību, to es nesaku, ka tas ir ļoti atkarīgs par to, kā tiek saimniekots. Kā jau es minēju, arī, piemēram, ir šī lopkopība, kas ir videi dabai draudzīga, kas ir daļa no plašākas šīs bioloģiskās saimniekošanas ekosistēmas. Tur es tai redzu arī pienesumu, lai varētu šos bioloģiskās saimniekošanas mērķus iznest. Bet tajā pašā laikā man bija interesanta saruna arī, tas bija Latvijas Zemnieku federācijas kopsapulcē, kur skatījāmies arī to, kā var panākt iztiku, cieņpilnu iztiku lauksaimniekiem. Un tur šie aprēķini rādīja, ka, man liekas, runa bija par to, lai sasniegtu 2000 eiro, ienākums. Algu uz rokas tā kā? Tā kā iztikai, jā, kas paliktu mēnesī, jā. Tad attiecībā uz lopkopību, lai to nodrošinātu, man tagad mazliet bail sameloties ar precīziem cipariem, bet tur bija vajadzīgi, manuprāt, kaut kur 170, 190 hektāri, lai to varētu panākt. Iespējams, tur gan bija lopu vienības, jo hektāri tas ir ar lopkopību. Nē, tur bija hektāri un savukārt arī tie pašā augļu ogu kopšanā tur bija zem 10. Līdz ar to, šī nozara, protams, viņa ir ļoti ekstensīva. Viņa prasa lielas teritorijas, lai nodrošinātu tam saimniekotājiem to pašu, ko varētu uz mazāka zemes apjoma izvēloties cita veida saimniekošanu. Tajā pašā laikā plus vēl nāk, protams, šīs emisijas, kas ir arī neizbēgams lopkopības ziņā. Līdz to izsvarot, es neredzu to, ka tas ir pats perspektīvākais virziens, lai nodrošinātu arī pašu lauksaimnieku iztiku. Kā tad mēs varēsim attīstīt šo bioloģisko lauksaimniecību Latvijā? Mums jau šobrīd ir mērķis 25%, mēs esam pie 15% platību, jo, lai izaudzētu šo bioloģisko produktu,
vienalga, vai tas ir augļi, vai dārzeņi, vai graudi, ir vajadzīgs šis te mēslojums. Ir vajadzīgi šie te lopi, kas savukārt šos te ar mēsliem mēs mēslojam laukus. Oi, nu te es iebraucu un es vēl redzēju, jā, jo es vēl starp citu mēs redzējām arī jūsu programmā kaut kur bija rakstīt, ka jo jūs esiet pilnīgi un absolūti pret šiem te minerālu mēsliem. Es tā kā pieņem, ja jūs esiet par to, ka minerālu mēslus vajag mazināt un tie nav labi, tā tad jūs esiet par kūtsmēsliem. Jā, mēs esam par to, lai arī uz pusi tiktu samazināts pesticīdu apjoms un pilnībā tiktu aizliegts glifosāts tā radīto draudu dēļ. EFSA tikko atzina, Eiropas pārtikas drošības aģentūra atzina, ka tur viss ir kārtībā. Precizēsim, nevis viss kārtībā, nav pierādījumu, ka tie ir. Nav kritisku raižu. Citāts. Tā kā tur tiešām ir jābūt precīziem, un mūsu ieskatā ir arī pētījumi, kur liecina par to, ka pastāv pietiekami liela drauda, lai to uzskatītu par tiešām arī kaitīgu cilvēku un tā skaitā pašu lauksaimnieku veselībai. Atgriežoties tad pie lopkopības. Jā. Lopkopība, kā jau es teicu, tas nav izslēdzama pati par sevi, bet tai jābūt daļai no, integrētas saimniekošanas, kas tiek īstenota veidā, kas nav intensīvs tai attiecīgai zemē. Tas prasa, protams, lielus teritorijas, un tas neizbēgami drīzumā, tad, kad parādīsies arī mums ar vien vairāk pienākumi šos te izmešus mazināt, izmešu apjoms tiks pieskaitīts produkcijas cenai, tas padarīs vienkārši arī šo nozari par mazāk konkurētspējīgu iepratim citiem lauksaimniecības veidiem. Tas, kas man liekas arī ļoti interesanti, ir nesens pētījums no Agroresursu ekonomikas institūta, kur ir vērtēts arī tas, kāds ir katras nozares ieguldījums atpakaļ Latvijas ekonomikā. Un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, lai arī šis aspekts tiktu vērtēts, tad, kad mēs skatāmies, cik lielas subsīdijas tiek piešķirtas. Jo mēs šobrīd gan no savas nodokļu maksātāja naudas, gan arī no citu Eiropas valsts nodokļu maksātāju naudas, ieliekam milzīgu subsīdiju apjomu noteiktās nozarēs, kuras varbūt nodokļu ziņā, tā pašā arī sociālo nodokļu ziņā vai arī PVN veidā Latvijai atpakaļ dod ļoti maz. Un turklāt vēl daļa no šīm nozarēm milzīgu apjomu no sava saražotā, šeit ir par laukopību runa, ne jau viņi patur šeit Latvijā, bet eksportē. Un eksportē ne jau par augstu pievienoto vērtību, bet lielākoties uz Āfrikas valstīm, kur konkurē tikai uz cenu principā. Līdz ar to mēs šobrīd par savu nodokļu maksātāju naudu subsidējam preci, kas nonāk lēti no Āfrikas patēriņā. Vai tas ir ļoti gudri? Es neesmu pārliecināta. Laiks mums tik tiešām ir iztecējis. Daudz vēl būtu ko runāt. Es domāju, mēs varētu arī 3 stundu podcastu uztaisīt par šo tēmu. Droši vien arī atgriezīsimies. Jā, Pinto kundze būs gatava, varbūt arī Staķa kungs, tad mēs varētu atgriezties šādā formātā arī vēl kādu reizi. Bet šoreiz mēs teiksim paldies. Un es nezinu, vai es to jau gribu atkārtot, bet kukuļus mēs nedodam, bet mēs varam jums piedāvāt pateicībā par ierašanos no mūsu biedra Ievas siera ritula. Nav gan bioloģiskais, bet ļoti gards. Paldies jums liels par šo iespēju, un uz nākamo reizi. Paldies!